Šodien parunāsim par konceptu, kas ir tik ģeniāli stulbs un vienkāršs, bet efektīvs diezgan. Par dekompresīvu stāvēšanu un dekompresīvu sēdēšanu. Mēs varam to tādā sarežģītos terminos nosaukt. Es pat negribu tos nosaukt sarežģītos terminos, bet tā ideja ir ļoti vienkārša. Kad mēs stāvam, tipiskākā mūsdienu stāja ir šāda te, kad cilvēks nejūt, ka viņš ir izvirzījis iegunu uz priekšu, tas ir vājs, satrufēts sežas muskultūras iespaidā, pārāk savilkts muguras ekstenzoru muskuļu iespaidā, šie te kvadricepsiņu muskuļi pārāk savilkt. Ja? Un tad tā stāja rezultējās kaut kā šādi, ribas atgāztas atpakaļ, plecs uz priekšu un galva attiecīgi uz priekšu. Tāds gravitācijas efekts, jā, gravitācija spiež lejā un šādi mēs adaptējamies. Un tas, ko nozīmē dekompresīvi stāja, ir tas, ka mēs vienkārši stāvot, iedomājamies, ka mēs papēžus spiežam zemē, mēs vizuāli neko nevar redzēt, ka es daru, bet es šajā brīdī, ja, es teiksim, esmu šāds, man svars ir uz pirksgaliem vairāk, un es vairāk svaru uz papēžiem, būtībā cenšos spiest papēžu zemē, un jūs redzat, kā es tikko iztaisnojos. Un tad vēl ir aizmugurējās ribas mēģina no dibena celt ārā. Vēl var vizualizēt, kad it kā kāds aiz matiem ir pavilcis uz griestiem augšā. Jā, un tā kā divas pretējas lietas. Papēžu spiežās zemē un aiz matiem ceļ mani augšā, vai ribas ceļ no dibena ārā. Un jā, jūs automātiski jutīsiet, ka bišķiņ mazāk slodz muguras lejasdaļai, pagarinājās viņa. Ja, un līdzīgu konceptu var arī darīt sēdus. Ir jāvizualizē šie te dibena kauli, sēžam kauli, ja, kurus var vislabāk sajust, ja mēs nedaudz atšājam asti sēžot, nevis šādā veidā sēžam, ja, bet šādā veidā, ja. Un tad būtībā tas pats, mēs nevis papēžus spiežam zemē, bet šos te sēžam kaulus sēžam sēdvietā. Un arī līdzīgi sajūta, ka muguras lejasdaļa tā kā velkās uz augšu, attālinās skriemeļi viens no otra. Ja? Un tad līdzīgi galva arī uz augšu, sēžam kauli spiežās sēdvietā, ir šāda tipa slodze mugurkaulam un mugurkauls teorētiski atsprīgojās. Jums ir vienkārši jāpamēģina priekš sevis, lai jūs varētu salīdzināt, bet būtībā, ko es esmu redzējis, cilvēkiem ar akūtām muguras lejasdaļas sāpēm, šis diezgan labi rada atvieglojumu.